Katram viens zvans. Un var zvanīt, kam grib? Un runāt reāli ilgi. Kur vēl foršāk? Bezlimita sarunas un izziņas visā Latvijā. ZZ visi joprojām tikai 3,99. ZZ un maksā mazāk. Drosme. Patiesībā drosme pieņemt lēmumus. Es esmu par aktīvu pozīciju. Es esmu par to, kad maināmies līdzi. Tas ir tāds gods jautājums, ka mēs latvieši arī kaut ko varam. Es pirmkārt dzīvoju pēc principa tāda, ka nekad nevajag nožēlot tas, kas ir izdarīts. Tu esi saslims ar to praktiski. Kad dūlais Dauku viņš gāja, man jāredz, kas tur ir. Es sāku apvēršanu. Mums ir jāskrien ātrāk nekā citiem. Tad mums ir jābūt vienkārši ātrākiem nekā mūsu konkurenti. Piederība valstī, piederība kādai nācijas kultūrai ir ārkārtīgi svarīga manā izpratnē visās sadaļās. Tā izskaitā biznesā. To, ko mēs esam panākuši šajā īsajā laikā, tomēr tie ir 20 gadi kaut kur, jā. Tas ir tiešām patīkami. Meklējam nācijā labāko ierastāko formu, paturot prātā pamatvērtības. Tās maz nav tik daudz. Agrāk viņa bija tik mierīga, bet tagad tracis ir visu dienu. Mazbērni pēcpusdienā un ballītes vakarā. Kas notika? Viss sākās ar šo gēlu. Tabletes vispirms nonāk vēderā. Voltaren Emulgel 12 stundu gels nokļūst tieši locītavās un atvieglo stipras sāpes locītavās līdz pat 12 stundām. Voltaren Emulgel 12 stundu gels. Vienīgais pretsāpju gels, kas iedarbojas līdz pat 12 stundām. Ai. Šis ir jauns Rīgas miesnieks meistardarbs – maltās gaļas bumbiņas ar kausēto sieru. Ātri pagatavojams, garšīgs ēdiens ar kraukšķīgu garoziņu un krēmīgu kausētā siera pildījumu. Viens mirklis un garšos kā restorānā. Rīgas miesnieks. Par gaļu domājam mēs. Ko es gribēju teikt? Izskrēju no galvas. Kā viņu? Halo? Paga, kāpēc es zvanīju? Virtuve, pēc kā es atnācu? Kur manas brilles? Kur vispār paliek lietas? Atmiņa noveco līdz ar mums. Aktovegin atjauno atmiņu. Tā gadās. Pirmā sērijā. Čingi, čiki, čingi, čiki, čingi, čiki. Tu dzīvo savā nodabā kā brazdams un pēkšņi blādāts. Negaidīti tēriņi tev iespēr pa pēcpusi. Spērtiem pretī ar Ondo LV. Jaunu un draudzīgu īstermiņa aizdevēju, kas tev pirmo aizdevumu līdz 300 eiro izsniegs bez maksas. Tā ir pieklājīga atbilde negaidītiem tēriņiem. Ondo LV! Pērc pārīti vēlreiz un piedalies Lats loterijā! Līdz 31. oktobrim iepērcies Lats veikalos, iegādājies vismaz 2 dažādu ražotāju loterijas produktus vienā pirkumā un laimē Lats dāvanu karti vai Viasat zelta komplektu uz 2 gadiem ar uzstādīšanu jebkur Latvijā. Pērc pārīti Lats veikalos! Rīt raidījumā Dzīvītes skatieties, kas ir lieliskais sešinieks, kādas ir Lilkrila eļļa līnijas produktu neaizstājamās īpašības un kāpēc Guntis Veids drēgnajā rudenī jūtas tik lieliski. Slodze ir ļoti liela, iet konceptūra, man jābūt visu laiku formā. Sevi izvēlos labāko. Tādu pasteidi gribas vēl un vēl. Lielopa, broilera un cūgaļas aknu pastēdes nākotnē. Dzīvē ir lietas, ko tu neizvēlies, bet tu vari izvēlēties piemērotu auto. Vēlies pirkt vai pārdot? Latauto ir visērtākais sludinājuma portāls. Latauto LV. Kā garšo? Paskaties telefonā. Jaunajā telefonā. Ņem kādu no izdevīgākajiem vietāluņiem Just 5 Spacer 2, Nokia Lumia 630 vai Samsung Galaxy S3 Neo un saņem tarifu numur 5 pirmos 2 mēnešus bez maksas. Oktobrī neaizmirsti izbaudīt arī 2 gigabaitus. Tele2 izvēlies izdevīgāko. Leģendārās grupas Jumbrava 30 gadu jubilejas svinības. Latvijas koncertūre Ogrē, Rezeknē, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Mālpilī, Madonā, Jēkabpilī un Ventspilī. Noslēguma lielkoncerti Rīgā, koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā.
Vairāk informācijas meklē Jumprava.net. Dāvana 24 eiro vērtībā. Delimano elektriskā citrusaugļu sulspiede dāvanā ikvienam, kas iegādāsies jaunu Klubu 5 karti. Izmanto izdevību un iepērcies izdevīgāk. Kompakta, vienkārši lietojama un viegli mazgājama. Aprīkot ar puslitra krūzi, mazo un lielo citrusaugļu spiedes uzgali un sietiņu, sēkliņu un biezumu savākšanai. Pielieciet pie spiedes uzgaļa pusi apelsīna, citrona, laima vai greipfrūta, piespiediet un paudiet tikko spiestu svaigu sulu. Pievienojieties Klubu 5 un saņemiet citrusaugļu sulspiedi bez maksas. Tagad analītiskais ziņaraidījums Top 10. Pēc tam bīstami patiesības meklējumi seriālā Viesnīca Grand Hotel. Bet vēlāk mistika un noziegumi seriālā Pēdējie Grimmi.